Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai trīsvienības svētku dienā uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārdu patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīgi un negrozām patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Jēzus atstāja saviem mācekļiem uzdevumu. Viņš sacīja: ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tie cilvēki, kas šos vārdus dzirdēja, tie bija Jēzus tuvākie mācekļi, un ja mēs tos mēģinātu attiecināt šos vārdus tikai uz viņiem, tad varētu teikt tā ir neiespējamā misija. Kā gan daži cilvēki, ja mēs runājam par tiem 12 vai plašāku loku 70, kā gan šie cilvēki varētu iet pa visu pasauli un darīt par mācekļiem visas tautas. Pat tad, ja mēs paņemtu maksimālo tā laika Jēzus sekotāju skaitu, pat tad, ja viņi visi to darītu, viņi vieni paši to nespētu paveikt. Tādēļ mēs droši varam sacīt, ka šī pavēle, kas ir Mateja evaņģēlija noslēgumā, ir dota nevien Jēzus laika biedriem, nevien Jēzus mācekļiem, nevien viņu tuvākajiem sekotājiem, bet šī pavēle ir dota visai kristīgai baznīcai un arī katram kristietim. Kāds varbūt varētu domāt: labi, mācītāji, tā pavēle ir dota Jēzus mācekļiem, pēc loģikas tātad visiem tiem, kas ir tātad pietuvinātie, tur garīdznieki, bīskapi, bet mēs te mierīgi sēžam baznīcas solā, uz mums iespējams šī pavēle attiec tikai kā uz tādiem saņēmējiem, kā tādiem, kur ir pie tiem atgrieztajiem, uzrunātajiem, kuriem tiek mācīts, bet uz mums tā pavēle tādā nozīmē, ka mums kaut kas būtu jādara, varbūt nemaz neatiecas. Arī tā gluži nav. Šī pavēle ir dota nevien Jēzus tiešajiem mācekļiem, apustuļiem, nevien viņu tiešajiem sekotājiem, nevien garīdzniekiem, nevien tiem, kuri stāv pie altāra un kāp kancelē, bet šī pavēle ir dota visiem kristiešiem. Apustulis Pāvils saka, ka ir dažādas kalpošanas, dažādas dāvanas, bet viens pats gars, kas dod visas spējas visiem. Un tas nozīmē, ka šī pavēle, kuru Dievs ir devis savai baznīcai, šī pavēle ir visiem. Bet kā mēs to katrs izpildām, kā mēs to realizējam, tas ir atkarīgs no tās svētā gara dāvanas, kuru Dievs tev un man ir devis. Kristīgā baznīca ir paredzēta, lai tā pastāvētu mūžīgi līdz laiku beigām. Nav paredzēts kāds terminēts laiks, teiksim, tur 5, 10, 15, 20, 100 gadus pēc Kristus nākšanas, kaut kāds laiks, kurā jāpastāv kristīgai baznīcai, un tad tai būtu jānobrauc vēstures mēslainē. Nē. Kristīgā baznīca, kā pats Kristus ir sacījis, ir paredzēta, lai tā
palikt līdz galam. Līdz šīs redzamās pasaules galam, līdz Kristus otrajai atnākšanai. Un šajā laikā Kristus baznīcai ir dots uzdevums iet, darīt par mācekļiem visas tautas. Mēs zinām, kur tas sākās. Tas sākās pie Dieva pirmās izredzētās ebreju tautas, bet caur pasludinājumu, caur kristību, caur pieaicināšanu un ieaicināšanu Kristus baznīcā, ik viens var kļūt piederīgs Dieva tautai. Ja pirms Kristus izredzētā tauta dzīvoja vienā lokalizētā vietā, varbūt pēc dažādiem vēstures notikumiem, daļa no šīs tautas bija izklīduši plašāk pasaulē, tad pēc Kristus, pēc tam, kad kristīgā baznīca sāka savu misijas darbu, Dieva tauta ir visur, visā pasaulē, neatkarīgi no valodas, kurā mēs runājam, tautības, kādai piederam, rases. Par Dieva tautu kļūst ik viens, kas tic Kristum, kas ir saņēmis viņa svēto kristību, kas ir mācīts un mācās turēt viņa vārdus. Kristus apsola, ka šī mācīšana būs ar viņa līdzdalību un klātbūtni. Kādā citā vietā pestītājs saka, kur 2 vai 3 ir manā vārdā kopā, tur es esmu viņu vidū. Kristus apsola savu klātbūtni pat tad, ja šķiet sekotāju nav pārāk daudz. Ja mēs domājam par laiku, tad pestītājs ir apsolījis, ka viņš būs līdz galam. Līdz mūsu dzīves galam, līdz pasaules galam. Dažādos laikos dažādi cilvēki, naidīgi Kristus baznīcai, ir vēlējušies pielikt punktu, ja pateikt, gals būs tad un tad. Mūsu reģionā, kur mēs dzīvojam, pārskatāmajā vēsturē, kāds no padomju valsts sekretāriem Hruščovs esot teicis, ka viņš pēdējo popu parādīšot pa televizoru. Kaut kā viņam nesanāca realizēt šo savu ideju, jo garīdznieku nav kļuvis mazāk un Kristus baznīca nav palikusi par kaut kādu muzeja eksponātu. Jā, mums baznīcā ir daudz vērtību, kuras ir arī muzejiskas, vēsturiskas, bet baznīca ir dzīva un tā nes šīs vērtības cauri laikam un telpai līdz galam. Katrs no mums ir saņēmis kristību savā laikā. Kādi no jums esat kristīti bērnībā tādēļ, ka jūsu vecāki ir bijuši ticīgi? Kādi no jums garīgo meklējumu rezultātā ir nonākuši pie draudzes, izgājuši iesvētes mācību un tikuši kristīti un iesvētīti apzinātā vecumā, līdzīgi kā es? Kāds agrāk, kāds vēlāk? Bet visi mēs esam uzsākuši un turpinam šo ceļu. Kļuvuši par Kristus mācekļiem, mēs esam saņēmuši arī uzdevumu mācīties. Mācīties turēt visu, ko Kristus ir pavēlējis. Faktiski mums ir 2 uzdevumi. Ar vārdiem mums es domāju tiešām gan sevi, gan visus pārējos kristiešus. Mums ir uzdevums pašiem turēt to, ko Kristus ir pavēlējis. Un mums ir uzdevums arī mācīt, nest tālāk. Mācītājs šo uzdevumu realizē citādāk iespējams nekā pārējie. Un tādēļ kādam varētu šķist, ka tas ir tieši mācītāja uzdevums. Tomēr vest pie Kristus var ne tikai, un bieži vien pat labāk var, nevis mācītājs, bet kāds cits.
Reiz dzirdēju kādu tādu interesantu gudrību, ka, ja mācītāji mēs asociējam ar ganu, viņš saka, gans aitas gan, viņš tās nevairo. Aitas vairojās pašas. Es to paklausījos, padomāju, tur kaut kāda sava atziņa ir, jo bieži vien ir tā, ka uz baznīcu mūs atved ne jau tiešā veidā kāds garīdznieks, kāds mācītājs, kāds viņa sprediķis vai uzaicinājums, bet visbiežāk tie ir mūsu ticīgie vecāki, mūsu radinieki, draugi, darba kolēģi vai kādi citi cilvēki, kuri šo ceļu uz baznīcu ir sākuši iet jau pirms mums. Un tikai vēlāk varbūt mēs nonākam pie mācītājiem, pie iesvētas mācības un pie kristības. Līdz ar to, ja tas ir tā, tad droši vien, kā ir vērts padomāt un uzdot jautājumu, bet kā es, kā vienkārši draudzes loceklis, kā es varu piedalīties šajā lielajā misijā, kā es varu piepildīt šo lielo uzdevumu, ko Kristus ir devis savai baznīcai, un tas nozīmē arī man. Kur ir mana vieta un kur ir mana kalpošana? Kā es varu darīt par mācekļiem? Varbūt ne visas tautas uzreiz, bet varbūt kādu. Varbūt savu radinieku, varbūt savu draugu, varbūt savu kaimiņu. Darīt par mācekļiem. Ko tad nozīmē šis ietilpīgais izteiciens darīt par mācekļiem? Mēs uzreiz varbūt iedomājamies lekcijas, sprediķus, bet dažkārt tas sākās pavisam vienkārši. Pavisam vienkārši. Piemēram, mazajā katehismā ir tāda sadaļa. Pavisam īsi, pavisam maziņa. Uldis no Skultes draudzes ir izdrukājis to uz lapām, ielaminējis, un es mēdzu to dāvināt tiem, kur iet iesvētas mācībā. Tā es darīju arī agrāk, savas kalpošanas laikā. Tur nekā daudz nav. Tur ir no mazā katehisma rīta un vakara lūkšanas kopā ar ticības apliecību un tēvreizi. Un tur ir lūkšanas ēdienreizēs. Un dažreiz ir pavisam vienkārši liecināt par Kristu. Piemēram, ja tu lūdz Dievu, un tu esi, tā kā kristietis priekš sevis sapratis, ka rīta un vakara lūkšana ēdienreizēs ir tāda neatņemama tavas dzīves sastāvdaļa. Un ja tu tā sirdī esi apņēmies, ka tu lūksies katru rītu un lūksies arī pirms ēdienas saņemšanas neatkarīgi no laika, vietas un apstākļiem, tad pat šis fakts var kļūt par brīnišķīgu liecību kādiem cilvēkiem. Es esmu redzējis, kā tas mēdz notikt. Ir cilvēki, kuri lūdzās no rīta, lūdzās vakarā, lūdzās pirms ēdienreizēm, bet parasti to dara ļoti klusi un nemanāmi. Un tad, ja atnāk kādi radi, draugi un paziņas un sēžās pie brokastu galda vai pusdienu galda, tad kristīgais mājastēvs vai mājasmāte nokautrējas sacīt lūkšanu un izmaina savu paradumu un viesim par godu pēdiņās neko nesaka. Bet var darīt arī citādāk. Mums ir viena brīnišķīga draudzes locekla, viņai jau ir pāri pa 90 gadiem. Un tad, kad sanāk, kā viņi saka, ticīgie un neticīgie radinieki, lai svinētu kādu viņas jubileju, tad viņa, kā ticīgs, kristīgs cilvēks, to iesāk ar pateicības lūkšanu, vienkārši pateicības lūkšanu par ēdienu, par sadraudzību, par mīlestību. Tas šķiet ļoti vienkārši.
Bet tā ir brīnišķīga liecība, ja kāds cilvēks no malas redz, ka Dievs, ticība, lūgšana nav kaut kas tāds dekoratīvs vai deklaratīvs, bet tas ir kaut kas tāds, ar ko jūs dzīvojat ikdienā. Ir brīnišķīgi, ja jūsu bērni ieskrienot no rīta jūsu guļamistabā, atrod jūs stāvot kājās vai uz ceļiem, krusta vai svētbildes priekšā lūgšanā. Ir brīnišķīgi, ja kādi jūsu radi vai draugi netīšām jūs sastop un ierauga, kad jūs varbūt neesat aizslēdzi savas mājas vai dzīvokļa durvis un pat reiz atrodaties lūgšanā. Ir brīnišķīgi, ja jūs nekautrējaties un nebaidaties gan vienatnē, gan arī, ja kāds ir līdzās, sacīt pateicības lūgšanu ēdienreizēs. Tā ir brīnišķīga liecība un arī labs pamudinājums citiem uzsākt sarunu par Dievu, par ticību. Šādas vienkāršas lietas bieži vien dod pamatu vienkāršām sarunām, vienkāršiem jautājumiem, kas var novest pie tā, ka cilvēks ieraudzījis kādu, kurš ar ticību dzīvo, uzdot tev kādu jautājumu. Visdrīzāk tas nebūs kāds sarežģīts teoloģisks jautājums, paskaidro man lūdzu, kas ir svētā trīsvienība un kā man saprast Kristus divas dabas. Visdrīzāk tas būs daudz vienkāršāks jautājums par kristību, iesvētību, par to, ko mēs darām un kāpēc mēs ejam uz dievkalpojumiem un tam līdzīgas lietas. Vēl viens brīnišķīgs veids, kā bez īpašas piepūles var nodarboties ar misiju, ir aicinājums uz dievkalpojumu. Mēs paši nākam un esam pieraduši un zinām, cik lielu svētību dod dievkalpojums un piedalīšanās tajā. Viena daļa no jums nāk arī uz Bībeles stundām, vīru un sievu vakariem un citām mūsu kopīgām aktivitātēm. Un vienkārši misijas veids ir uzrunāt tos cilvēkus, kuri nereiz nav bijuši, un aicināt, atnāc man līdzi. Kā jūs redzat, šeit ir lampas, kamera, Andris ap to visu darbojas, un šis sprediķis iet tiešajā ēterā, Facebookā, vēlāk tas tiks noglabāts un būs redzams YouTube'ā. Es pieņemu, ka lielākā daļa no klātesošiem lietojat sociālos tīklus, dzīvojat, kā mēdz teikt, internetā. Paskatieties, pat tad, ja jūs esat bijuši dievkalpojumā, sprediķi dzirdējuši, atrodiet to Facebookā un aizsūtiet. Aizsūtiet kādam radiniekam, draugam, kādam darba kolēģim. Padalieties ar šo ziņu, un misija ir notikusi. Kristus savā misijā mūs nav aizsūtījis tuksnesī. Viņš mūs nav atstājis vienus. Un tā ir pati labākā vēsts, ar ko arī noslēdzās Mateja evaņģēlijs. Nav tā, ka Kristus saka, redziet, te ir darbs, kuram nav ne gala, ne malas. Te ir jūsu pienākums, kuram nav robežu, bet, ziniet, es tad eju projām. Nē. Kristus nav mūs atstājis vienus ar saviem darbiem, savu pienākumu, savu misiju. Kristus ir devis brīnišķīgu apsolījumu. Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šis ir brīnišķīgs apsolījums un iedrošinājums, ka visos savos veiksmīgajos un varbūt ne tik veiksmīgajos misijas gājienos un centienos mēs varam redzēt, ka Kristus apsola savu klātbūtni. Viņš apsola būt ar mums līdz galam. Un es gribētu iedrošināt un sacīt, ka šie vārdi ar mums ietver arī ar tevi un ar mani. Mēs droši varam teikt, attiecinot uz sevi, ka Kristus ir apsolījis būt ar mani līdz galam. Nevien līdz visas redzamās pasaules galam, bet arī līdz manas dzīves galam.
palīdzēt man turēt, ko viņš ir pavēlējis, un palīdzēt man arī savā vietā, savā veidā nest viņa vārdu tālāk, lai cilvēki var sadzirdēt un pievienoties Kristum un viņa baznīcai un priecāties par viņa klātbūtni līdz galam. Āmen. Mīļie brāļi un māsas, Kristu, mēs apliecināsim mūsu ticību šajā reizē ar atanāziju ticības apliecību. Es aicinu jūs atvērt 1074. lapus mūsu dziesmu grāmatās, jo nezinu, vai kāds to ticības apliecību gluži zina no galvas. Un es gribētu pamudināt arī šo ticības apliecību sakot, nevien, kā mēdz teikt, skaitīt. Šī ticības apliecība ir ļoti katehētiska, tādā nozīmē, ka pamācoša. Un ja mēs ar tādu iedziļināšanos vārdos un saturā varam to sacīt, domājot līdzi, tad šī ticības apliecība dod daudz atbilžu uz svarīgiem jautājumiem par to, kas un kāds ir Dievs. Apliecināsim mūsu svēto un kristīgo ticību. Katram, kurš vēlas tapt svētlaimīgs, vispirms ir jābūt pareizai kristīgai ticībai. Tas, kurš to neuzskata par vajadzīgu, bez šaubām nolēma sevi mūžīgai pazudināšanai. Pareiza, kopīga, kristīgā ticība ir šī. Mēs godinām vienu vienīgo Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienā vienīgā dievībā, nesajaucot personas un neizmainot dievišķā pamata būtību. Jo viena ir Tēva, otra Dēla un trešā Svētā gara persona. Bet Tēva, Dēla un Svētā gara dievišķā būtne ir viena vienīga, līdzvērtīga godā un mūžīgā majestātē. Tāds, kāds ir Tēvs, ir Dēls un arī Svētais gars. Neradīts ir Tēvs, neradīts ir Dēls un neradīts ir Svētais gars. Bezgalīgs ir Tēvs, bezgalīgs ir Dēls un bezgalīgs ir Svētais gars. Mūžīgs ir Tēvs, mūžīgs ir Dēls un mūžīgs ir Svētais gars. Tomēr nav trīs mūžīgu, bet tikai viens mūžīgs. Tāpat nav trīs neradītu un trīs bezgalīgu, bet tikai viens neradīts un viens bezgalīgs. Tā arī visvarens ir Tēvs, visvarens ir Dēls un visvarens ir Svētais gars. Tomēr nav trīs visvarenu, bet tikai viens visvarenais. Tā Tēvs ir Dievs, Dēls ir Dievs, Svētais gars ir Dievs. Tomēr nav trīs Dievu, bet viens vienīgs Dievs. Tā Tēvs ir Kungs, Dēls ir Kungs un Svētais gars ir Kungs. Tomēr nav trīs kungu, bet viens vienīgs Kungs. Tāpat kā kristīgā patiesība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi par Dievu un Kungu, tā arī kristīgā ticība aizliedz mums runāt par trim dieviem vai kungiem. Tēvu nav neviens darinājis, nedz radījis, nedz dzemdējis. Vienīgi Dēls ir no Tēva nedarināts, neradīts, bet piedzimis. Svētais gars ir no Tēva un no Dēla, nedarināts, neradīts, nepiedzimis, bet no tiem izejošs. Tā tad ir viens vienīgs Tēvs, nevis trīs tēvu, viens vienīgs Dēls, ne trīs dēlu, viens vienīgs Svētais gars, ne trīs Svēto garu. Un šajā trīsvienībā neviens nav ne pirmais, ne pēdējais, neviens nav par otru ne lielāks, ne mazāks. Visas trīs personas savā starpā ir tikpat mūžīgas un tikpat vienlīdzīgas.
Katrā gadījumā, kā jau iepriekš sacīts, mums ir jākalpo trīsvienībai vienībā un vienībai trīsvienībā. Tam, kurš vēlas kļūt svētlaimīgs, ir jādomā par trīsvienību tieši tā. Bet, lai iegūtu mūžīgo svētlaimi, noteikti ir nepieciešama arī stingra ticība mūsu Kunga Jēzus Kristus iemiesošanai. Pareiza ticība ir tā, ka mēs ticam un apliecinām, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir reizē Dievs un arī cilvēks. Viņš ir Dievs piedzimis no Tēva pirms laiku iesākuma un noteiktā laikā tapis par cilvēku no mātes miesām. Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, kuram ir saprātīga dvēsele un cilvēciska miesa. No dievišķības puses līdzīgs Tēvam, bet no cilvēciskās puses zemāks par Tēvu. Kaut arī viņš ir kā Dievs, tā cilvēks, tomēr nekādā gadījumā nav divu Kristu, bet tikai viens vienīgs. Viņš nav viens vienīgs tādēļ, ka dievišķība būtu pārvērtusies par cilvēciskumu, bet gan tādēļ, ka Dievs ir pieņēmis cilvēka izskatu. Viņš caur caurēm ir viens vienīgs nevis tādēļ, ka abas būtības būtu sajauktas viena ar otru, bet gan tādēļ, ka tās veido vienu veselumu, vienu personu. Jo tāpat kā saprātīga dvēsele un miesa veido veselu cilvēku, tāpat arī Dievs un cilvēks ir viens vienīgs Kristus, kurš cieta mūsu grēku dēļ, nokāpa ellē, uzcēlās no mirušajiem, uzkāpa debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un no turienes atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa atnākšanas dienā visiem cilvēkiem būs miesīgi jāuzceļas no mirušajiem un jāatbild par saviem darbiem. Tie, kas darījuši labu, iemantos mūžīgo dzīvību, bet tie, kas darījuši ļaunu, mūžīgo pazudināšanu. Tā ir pareiza, vispārēja kristīga ticība. Kas nopietni un neliekuļot tai netic, nevar tikt izglābts. Āmen. Un Dieva miesa, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.